Gaismas projekcija, telpa, jeb dievišķā uguns. 5. elements. Dimensijas var attiecināt uz telpām, kuras mēs izpētam un saprotam, gan fizikālajā, gan citās jomās, kā arī uz dažādiem veidiem, kā mēs uztveram un interpretējam informāciju par dimensijām un to savstarpējām attiecībām. Fizikā, vēsturiskā kontekstā, ēters ir hipotētiska vide, kas it kā aizņem pasaules telpu un brīvo telpu starp ķermeņiem, tostarp atomiem un molekulām. Šis koncepts tika pieņemts, lai izskaidrotu elektromagnētisko viļņu izplatīšanos. Mūsdienās debatēs par to, kas aizņem brīvo telpu, visumā atjaunojas. Piemēram, tiek apspriests tumšās matērijas un tumšās enerģijas koncepts, kas aizpilda apmēram 95% no visuma. Gaismas laušana, atstarošanās, projekcijas. Gaismu var aprakstīt arī ar stariem. Tā ir staru optika. Gaismas stari var atstaroties no virsmām, var iziet cauri caurspīdīgām virsmām, var arī tikt lausti. Šīs parādības vislabāk var novērot ar lāzeriem, kas ir vienkrāsainas jeb monohromātiskas gaismas avoti ar noteiktu šauru viļņa garumu. Lāzera gaisma rada šauru gaismas kūli, kas ļauj novērot dažādas staru parādības. To virzot cauri caurspīdīgām krāsainām vidēm ar dažādiem gaismas laušanas koeficientiem, piemēram, stikliem. Šie divi skati uz gaismas projekciju telpā sniedz dziļu izpratni par gaismas fizikas pamatiem un tās ietekmi uz apkārtējo vidi un materiāliem, kā arī par to, kā mēs interpretējam un pielietojam šo informāciju dažādās nozarēs un situācijās.